Sveiki! Šis ir raidieraksts Arotbiedrība nākotne un sociālais dialogs Latvijā. Mūsu raidieraksti kopumā ir 10 un tapuši sadarbībā ar Friedriha Eberta fondu Baltijas valstīs. Šodien LSAB Pro podkāstā ir ļoti īpašs goda viesis, satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Liels paldies, ka atradāt laiku un iespēju piedalīties mūsu podkāstā. Mēs esam pagodināti. Labdien! Priekš manis tas arī ir liels notikums, jo pirmo reizi piedalos podkāstā un kur nu vēl Arotbiedrības podkāstā. Tas ir diezgan liels arī izaicinājums. Redzēsim, kā mums veiksies. Lieliski! Es ceru, ka veiksies ļoti labi. Un mans pirmais jautājums ir šāds. Satiksmes ministrijas sasniegums un darbi jūsu vadībā ir ievērojami. Īpaši laba sadarbība ir pasta un loģistikas nozarē ar mūsu arotbiedrību LSAB Pro un daudziem citiem sadarbības un sociālajiem partneriem ir panākti daudz uzlabojumu darbinieku labā. Un, protams, mēs kā arotbiedrības sniedzam vēl jaunus uzlabojumus un prasības, tas ir mūsu darbs. Bet lūdzu pastāstiet par padarīto satiksmes ministrijā pēdējā laikā. Stājoties amatā, es teicu, ka atšķirībā varbūt no maniem priekšgājējiem, tā prioritāte ir cilvēks un viņa vajadzības satiksmes un transporta nozarē. Un tas attiecās gan uz pasažieru pārvadājumiem, kur mēs ļoti daudz uzmanību pievēršam tam, kā cilvēks jūtās sabiedriskā transportā, ērtāk, pieejamāk, videi draudzīgāk, loģiskāk. Tas pats arī vilcienu pārvadājumos, aviācijas pārvadājumos un visur citur, visā mūsu plašajā nozarē. Ceļu saimniecībā ļoti lielu uzmanību pievēršam ceļu satiksmes drošības jautājumiem, lai būtu mazāk avāriju, lai būtu mazāk ceļu satiksmes negadījumu, lai mūsu infrastruktūra būtu drošāka, mazāk aizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem, un tāpat arī pasta nozarē. Ir svarīgs klients, ir svarīgs pasta darbinieks, kā viņš jūtas savā profesijā, savā nozarē, kā viņš saprot, izjūta pārmaiņas, kas notiek sabiedrībā, un kā mēs varam atalgot labāk šo cilvēku, kas ilgstoši un pašaizliedzīgi strādā nozarē. Un ar tādu skatienu mēs arī ļoti labi sadarbojamies ar arotbiedrību, runājot par pasta darbinieku vajadzībām un mēģinot, protams, to līdzekļu robežās pateikt paldies mūsu pasta darbiniekiem. Es esmu piedalījies vairāk kārt lielajās pasta darbinieku sanāksmēs, kur tiek pateikts paldies labākajiem pasta darbiniekiem, arī cenšos savās reģionālās vizītēs apmeklēt pasta nodaļas un pateikt paldies tiem, kurus paši klienti ir izvēlējušies par labākajiem, un man liekas, ka pasta darbinieks vienlaikus viņš ir tāds gan valsts pārstāvis, gan sociālais darbinieks, gan arī, protams, komerc darbinieks, jo viņam ir jāveic ļoti daudz funkcijas, kuras varbūt ikdienā cilvēks tā nenovērtē. Tā ir gan drošības sajūtas radīšana laukos cilvēkiem, ka viņi nav pamesti vieni, ka par viņiem atcerās, domā. Tā ir arī šī te sociālā funkcija pārliecināties, kāds ir veselības stāvoklis, vai nav vajadzīga kāda palīdzība. Un neslēpsim, pasts aizvien vairāk kļūst par komerc uzņēmumu, un tāpēc svarīgs ir arī šis te pārdošanas apjoms, no kā mēs maksājam cilvēkiem algas. Un tāpēc ir svarīgi, kā mēs varam, gudri iepārdot cilvēkiem varbūt lietas, kas viņiem pirmajā brīdī nešķiet nemaz tik vajadzīgas. Tā kā tur šīs te visas mākslas apvienojot, es redzu, ka ir daudzi pasta darbinieki, kas ir ļoti labi piemērojušies situācijai, un tādas mēs arī atbalstām, un man ir gandarījums arī, ka mums ar pasta vadību ir izdevies
izmainīt tarifus tā, lai pasta ieņēmumi būtu lielāki. Mums ir izdevies izveidot universālo pasta pakalpojumu arī preses piegādei, kas arī ir zināma tāda finansiāla garantija Latvijas pastam ieņēmumu pusē. Arī labi ir tas, ka pasts pat ir noslēdzis atkal šo vienošanos par ilgtermiņa darbu kā universālam pasta pakalpojumu sniedzējam ar regulātoru. Tā arī ir zināma garantija tam, kādi būs ieņēmumi tuvākajos gados. Protams, ka lielas rūpes un tāda nenoteiktība rada šī Covid pandēmija, kas ir sajaukusi visas kārtas, gan par labu, gan par sliktu. Daudzās nozarēs, tā skaitā arī transportā un pasta nozarē. Un es zinu, ka pasta darbinieki iznesa ļoti tādu smagu laiku Ziemassvētku periodā, kad arī bija tie visstingrākie ierobežojumi un dažādi ierobežojumi uz kvadrātmetriem un dažādi skaita ierobežojumi, cik vispār cilvēki, tā skaitā darbinieki, var atrasties pasta nodaļās, un tas bija smagi, un es pieņemu, ka arī tas psiholoģiskais smagums, kad tev nāk cilvēki un visas tās negācijas nāk tev virsū, tas, protams, arī, bet es ļoti ceru, ka nākotne mums būs gaišāka un ka pasta nozarē arī būs tāds atvieglojums, ka mēs varam dāvāt cilvēkiem prieku, labumu, daudz žurnālus, avīzes, sūtījumus un būs vairāk tas pozitīvais nekā negatīvais. Viennozīmīgi, uz to mēs arī ejam, un liels paldies par atbalstu vēlreiz, jo dialogs ir uzlabojies šajos gados jūsu vadībā kā nozares pārvaldības un uzraudzības institūcijā no satiksmes ministrijas, un mēs to ļoti augstu novērtējam, tiešām. Un attīstoties e-komercijai, mēs redzam arī kā arotbiedrība lielas iespējas uzņēmumu augt un plaukt, un atgādinam lieku reizi, ka darbinieki tiešām ir uzņēmuma sirds, kā mēs redzam, var izsniegt gan no teltīm, gan no citām vietām sūtījums, un to paveic darbinieki, kas ir zinoši, atsaucīgi un pat -20 vai +31 veic savu darbu un veic to ļoti labi. Un mans nākamais jautājums ir, kā jūs vērtējat dialogu ar nozares pārstāvjiem un kas būtu aktivizējams, ir īpaši pārdzīvojot pandēmiju un iepazīstot jauno normālo šodien? Jā, es ļoti novērtēju, ka mums šis dialogs ir ļoti labi izveidojies un ka ārotbiedrība ir aktīva, savu interešu pārstāve, bet tā skaitā viņa ir aktīva, konstruktīva aktīva. Mēs redzam citas nozares, kur šī saruna ar ārotbiedrību varbūt neveicās vai iet kā pa celmiem, tad par pasta nozari es tā nevaru teikt. Es varu ar gandarījumu atzīmēt, ka mums tā saruna ir par lietu, par to, kas tiešām ir vajadzīgs pasta nozares darbiniekiem. Jo, protams, ka mēs ministrijā sēdot, mēs nezinām visas tās situācijas uz vietas un visas tās vajadzības. Un tad ir labi, ka nāk ārotbiedrība ar savu redzējumu, kurš ir moderns redzējums, mūsdienīgs, kurš arī atbilst visām mūsdienu tendencēm pasta nozarē vispār Eiropā un pasaulē. To es ļoti augstu novērtēju, ka pasta ārotbiedrība arī tāds izglītotājs nosacīt runājot arī mūsu ierēģiem, kas var pateikt varbūt kaut ko vairāk par to, kā pasts, mūsdienīgs pasts strādā citās valstīs un ko varbūt mums vajadzētu pārņemt no mūsu kaimiņiem, no citiem pastiem, kas ir vērtīgs un kas arī darbiniekiem interesants. Tā kā to es ļoti augstu novērtēju šo te praktisko
izglītojošo, izzinošo un stimulējošo sadarbību. Lielas paldies un vienmēr prieks censties no Eiropas sociālā dialoga komitejas pasta un loģistikas sektorā vai no citiem piemēram, Islanda tūlīt pie mums brauks ciemos un vēl citas valstis, kur ir labas tradīcijas, kur daļu mēs varam pārņemt arī labākos piemērus Latvijā. Un vai piekrītat, ka drošiem un vakcinētiem pieder pasaule šobrīd? Jā, tā pandēmija ir kaut kas tāds, ar ko mēs saskaramies pirmo reizi, un tas nav kaut kāds īpašs Latvijas gadījums, tas ir visas pasaules gadījums, un mēs faktiski valstu vadības mācās viena no otras, kā šajā situācijā pareizāk rīkoties, un tie secinājumi varbūt laika gaitā mainās, jo mainās arī zinātnes atziņas par to, kas tad šis Covid vīrus ir, kā viņš izplatās un kā ar viņu labāk cīnīties. Pagaidām ir atzīts, ka vakcinācija ir tā, kas mūs pasargās vislabāk. Tā nevar pasargāt 100%, bet tā mūs var pasargāt vislabāk no tiem paņēmieniem, ar kādiem vispār mēs esam apbruņoti kā mūsu sabiedrība. Un es ļoti ceru, ka vakcinēto īpatsvars mūsu sabiedrībā pieaugs, un tas būs zināms garants tam, lai mums nākamajā Covid vilnī, kurš neizbēgami nāks, jo es pieņemu, ka tas vīrus ir tāds pats kā gripas vīrus, ka viņš katru rudeni nāk atkal un mūs apciemo, lai ar katru nākamo vilni mēs būtu labāk tam sagatavojušies un sabiedrība arī būtu tam morāli gatava un vienkārši ar esošiem medicīnas līdzekļiem būtu gatavi, un tad jau es domāju, ka ar laiku mēs vienkārši pieradīsim tāpat kā pie gripas. Viņa nāk, aiziet, un nekas slikts nenotiek. Mēs esam gatavi, mēs esam sagatavojušies jau tam, cik nu vien var būt gatavi un sagatavojušies šādiem viļņiem. Lūk, bet, protams, visas izmaiņas, roboti, pandēmija, vides izmaiņas, arī klimats. Kā panākt līdzsvaru un mieru? Kādi ir jūsu līdzekļi un jūsu algoritms, varētu teikt, tādam līdzsvaram? Es domāju, nevajag pretoties tam, ka sabiedrība mainās, ka mainās cilvēku paradumi, varbūt arī prasības pēc pakalpojumu kvalitātes pieauga, un tāpēc dažādas tehnoloģijas un tehnoloģiskie paņēmieni ienāk mūsu ikdienas dzīvē, tie paši pakomāti un citādi tehniski līdzekļi, elektroniskie paraksti un automātiskās skenēšanas un šķirošanas līnijas un tādas visādas lietas, kas pasta nozarē ir, man liekas, tās tikai palīdz. Mums jārēķinās, ka mums Latvijā sabiedrība diemžēl noveco, darbaspējīgo cilvēku skaits paliek mazāks. Mēs redzam arī pēc pēdējiem tautas skaitīšanas datiem stipri vairāk, diemžēl, cilvēki mirst nekā dzimst Latvijā, un tāpēc arī mums visās nozarēs ir jādomā, kā mēs savu darba spēku varam izmantot pēc iespējas lietderīgāk. Ir funkcijas, kas ir mehāniskas, kas ir laiku aizņemošas, un ja tās var kaut kādā veidā optimizēt ar tiem pašiem robotiem vai citādiem digitāliem risinājumiem, atvieglot mūsu dzīvi, tad man liekas, tas ir ļoti labi. Mēs varam kā cilvēki koncentrēties uz tām lietām, kur mūsu smadzenes ir jāpielieto vairāk. Un arī es domāju, ka ikdienā mēs vairāk varētu sev veltīt pārdomām par dzīvi un savai ģimenei un draugiem un tādām sociālām sarunām nekā darbam. Tas būtu tas ideālais, uz ko, manuprāt, arī Eiropa un Eiropas valstis tiecās. Es domāju, ka agri vai vēlu mēs izlīdzināsim arī šo ekonomiskās attīstības līmeni ar Rietumu Eiropas valstīm, un tad mums būs arī tā pati labklājība un arī tas pats
brīvā un darba laika sadalījums, kas Rietuma Eiropā, kaut tas pienākt ātrāk, protams. Tas būtu tiešām labi, ja tradicionāls 8 darbam, 8 atpūtai un 8 miegam, piemēram, jā. Un tad varētu arī mainīties, kā tas nākotnē varētu būt. Par to jau ir ļoti aktīva diskusijas arī Eiropas arotbiedrību institūtā un citās arotbiedrībās un arī pie mums jau atnācis. Mans jautājums, protams, ir arī par koplīgumu lomu. Kāds jūsuprāt ir koplīguma tāds status un loma mūsdienās? Ja es skatos no uzņēmuma perspektīvas, tad koplīgums dod paredzamību arī izdevumu pusē uzņēmumos, un ja šis koplīgums ir ar tādu pareizi izbalansētu pieeju, tad tas ir labs palīgs vienmēr finanšu direktoriem izdevumu plānošanā nākotnē. Tas ir palīgs arī uzņēmuma personāla vadībai, jo tu zini, ko tu vari piedāvāt darbiniekam, kad viņš stājas darbā, tur jau tie spēles noteikumi ir skaidri, arī visa motivācijas sistēma ir skaidra, un tā ir pietiekami noteikta, un ja vēl ir bijis labs dialogs ar arotbiedrību, tātad šī motivācijas sistēma darbiniekam ir arī saprotama un vērsta uz attīstību. Es ļoti ceru, ka ne tikai pasts faktiski var būt kā tāds paraugs, kā koplīgums ir jāveido un kādi ir koplīguma nosacījumi. Es ļoti ceru, ka nākotnē mēs arī citās nozarēs šādus te koplīgumus varēsim ieviest. Es pašlaik skatos tieši uz pasažieru pārvadājumu jomu. Mums ir reģionālo autobusu pārvadājumu konkursi, kur viens no jautājumiem vienmēr ir par darba samaksu, un manuprāt, ja būtu koplīgums un būtu vienoti spēles noteikumi visā nozarē, tas ļoti atvieglot arī valsts puses darbu nosacījumu izvirzīšanā. Tad mums būtu skaidrs, ka konkurences tāds priekšnoteikums valsts iepirkumos nebūtu algu jautājums. Tas būtu tieši kvalitātes un citu izmaksu jautājums. Tā kā pastā šī lieta ir labi sakārtot, es ceru, ka tas ies plašumā arī citās nozarēs. Lieliski, tas tiešām ir labs virziens un novēlam kolēģiem to un arī, protams, paši vēl strādāsim pie jauniem priekšlikumiem un tādiem uzlabojumiem, kas ir gan uzņēmuma produktivitātei, gan arī darbinieku labklājībai un attīstībai un izaugsmē. Un visbeidzot, kāds ir jūsu novēlējums pasta un loģistikas sakaru un viesmīlības nozares darbiniekiem šobrīd? Šobrīd, man liekas, tā ir izturība. Svarīga ir izturība, svarīgs ir tāds iekšējs pozitīvisms. Mēs ejam cauri šīm te nezināmajām pārmaiņām, kas ir saistīts ar ārējiem apstākļiem, ko mēs īsti ietekmēt nevaram, un tāpēc ir jābūt kādam tādam dzīves moto, tādam dzīves redzējumam pašam, lai spētu šajā mainīgajā pasaulē saglabāt pozitīvu skatījumu, noturību, izturību un arī, manuprāt, tad, ja ir tāds pozitīvs noskaņojums, tad arī tā veselība ir. Tad tu arī zini, kā to organismu uzturēt tādu frišu un to dzīves spāru. Tā kā es vēlētu pasta un loģistikas nozares darbiniekiem dzīves, prieku, izturību, ģimenes atbalstu, kas arī ir ļoti svarīgs, un, protams, šo te kolektīva atbalsta plecu. Es zinu, ka pasta nozarē arotbiedrībā ir liela nozīme, un lai tas tā arī notiktu uz priekšu, lai jūsu darba kolektīvs jūs atbalsta visos jūsu centienos, un arī tā lielā māte arotbiedrība jūs sargā un atbalsta. Lielas paldies par šo novēlējumu. Jums arī veselība, izturība un panākumus gan dialogā, gan visur citur. Paldies! Paldies, ka aicinājāt!
Ja tev ir kāds pazīstams, kam liktos interesanti šī informācija, droši dalies, piesako mūsu YouTube kanālam un ieskaties www.lsab.lv. Droši raksti lsab@lsab.lv un atjaunosim arotbiedrības kopā. Raidieraksts tapis sadarbībā ar Marana Productions.